Labrīt, dārgie skatītāji, visi tie, kas ir pieslēgušies online un arī tie, kas skatīsies mūsu webināru ierakstā. Man joprojām sauc Mārtiņš Jurjāns, un šodien kopā ar mani būs arī mans kolēģis Uldis. Uldis palīdzēs mums iedziļināties IT drošības jautājumos tieši tīkla sakarā. Bet pirms ejam sīkāk jau par pašu saturu atgādinu, ka tad webinārs tiek ierakstīts mūsu mājaslapā. Arī droši varēsiet atrast pēc tam šo ierakstu un noklausīties un noskatīties viņu vēlreiz. Visi tie, kuriem webināra laikā rodas kaut kādi jautājumi, droši viņus rakstat Q&A sadaļā. Q&A sadaļu prezentācijas beigās arī pārskatīsim, apskatīsimies, kas tad tur ir pa jautājumiem, uz tiem, kuriem varēsim ātri, viegli atbildēt, tiem atbildēsim. Tie, kuri būs varbūt tādi sarežģītāki, ilgāki, tad sazinamies pēc webināra un mēģinam jau noskaidrot detaļas. Bet tie, kas ir pieslēgušies pirmo reizi mūsu webināriem, webinārs mēs organizējam, es teiktu, diezgan regulāri. Un saistībā ar IT drošību, jeb NIS2 un kiberdrošības likumu, mēs esam izveidojuši šādu webināru sēriju, kurā katrā sērijā apskatīsim dažādus jautājumus, kurus skar tieši šī kiberdrošības likums un šie ministru kabineta noteikumi. Atgādinu, ka iepriekšējais webinārs, pirmais webinārs par NIS2 bija saistībā ar kiberdrošības pārvaldnieku. Tie, kas nav noskatījušies šo webināru, droši varat atskatīties mūsu mājaslapā. Tur arī mēs ieskicējām vairāk par to, kas tad ir vispār NIS2, šis likums, ministru kabineta noteikumi, uz kuriem uzņēmumiem tas attiecās, kā arī uz kuriem uzņēmumiem tas neatiecās. Tā kā tie, kas to vēl nav noskatījušies, noteikti iesaku noskatīties. Īsumā par mums, tad mēs esam Primen, mēs strādājam visās 3 Baltijas valstīs, mēs esam IT pakalpojumu sniedzējs. Kopā jau vairāk kā 200 līguma klienti mums ir Baltijā, tāpat arī 100 darbiniekiem. Esam saņēmuši gan Microsoft balvas, bet šeit varbūt šajā kontekstā vēlos uzsvērt, ka arī esam ISO 27001 certificēts uzņēmums, tad šie pakalpojumi, kurus mēs nodrošinam, viņi ir ISO 27000 certificēti, tad šis ir drošības certifikāts. Un es domāju, ka nevienam jau nav vairāk noslēpums, arī šī direktīva un arī likums ir balstīta uz ISO 27001, tā kā daudz šīs kontrolas, kuras ir paredzētas šajā likumā un noteikumos, tad ir balstītas to. Protams, automātiski tas gan mēs nevaram teikt, ka esam atbilstam šim likumam, ja mums ir šis certifikāts. Tur ir vēl daudzi procesi jautājumi, kas ir jāsakārto. Taču, ja mēs runājam par šo tieši risinājumu daļu, tad tā ir, es teiktu, ļoti, ļoti liela daļa, ļoti svarīga daļa. Te arī šis webināru sērijas mūsu pārskats, kā jau minēja kiberdrošības pārvaldnieks, un par pašu direktīvu runājām pagājušajā reizē, šodien runāsim par tīklu. Un pārējās tēmas mums ir ieskicētas vēl datumus, mēs pagaidām neizziņojam, tā kā tie, kas vēlas zināt vairāk, piemēram, par žurnālu failu analīzi vai šifrēšanu, vai darbinieku apmācībām, vai tam līdzīgi, tad noteikti sekojiet līdzi mūsu Facebook lapai, vai arī dodaties uz mūsu mājaslapu un piesekojiet līdzi mūsu jaunumiem. Tāpat arī droši jums ir kāda tēma, ko jūs šeit neredzat. Mums ir vēl dažas brīvi laiki webināriem. Un ja jums ir kādas arī idejas, interesi par kādu tēmu, kuru jūs neredzat šajā sarakstā, tad noteikti sazinieties ar mums. Iespējams, ka to tēmu arī mēs varam izskatīt atsevišķi kādā no šiem webināriem. Lūk,
Un es teiktu, tas tādam ievadam pagaidām viss. Iesim iekšā jau tālāk par saturu. Un sāksim ar ne tik varbūt sarežģītām, bet ar tādām praktiskām lietām un fiziskām lietām. Es varētu nodot vārdu savam kolēģim Uldim. Jā, mēģināsim paskaidrot tādas vienkārši paskaidrot lietas, kuras varbūt daudz jau zina, bet varbūt daudz arī nezina, bet tas būtu tāds pamats drošam tīklam. Tātad, pirmais, ko mēs arī redzam, ka tīkla iekārtām ir jābūt noslēgtām un ar kaut kādām autorizācijas piekļuvēm. Kā redzam, šeit ir tāds piemērs, kur iz dzīves mēs varam redzēt, ir serveris kapis ar tīkliem, kur principā jebkurš arī es var brīvi pieiet, nofotografēt un paskatīties, kas tad tur īsti ir. Attiecīgi arī varbūt kaut ko izraut vai pielikt, un tas absolūti katrā ziņā noteikti nav nekādā mērā droši. Un tas ieteikums būtu šādus te skatus novērst un nekad nepieļaut, jo tīkla iekārtām nav jābūt brīvi pieejamām, un tikai autorizētas personas drīkst tām piekļūt. Un arī noteikti būtu vēlams, kad to autorizāciju kaut kā fiksē. Vai tad attiecīgi, piemēram, tā ir servera telpa ar ieejas čipiem, kur tad attiecīgi šī te programma uzskaita laiku un personu, kas tajā iekļūst. Ja tas tik moderni nav iespējams, mēs varam atgriezties mazliet pagātnē, kur ir kaut kādi žurnāli, kur atslēgas ir pie kāda personas reģistrēta, un tad attiecīgi tajā žurnālā parakstās kāds, kad tiklīdz paņem šo atslēgu un izmanto gan personas identifikāciju, vārdu, uzvārdu, gan arī laiku, kad tas ir noticis un kad atslēga ir atdota atpakaļ. Jo visi šie sīkumi, pa lielam liekas varbūt sīkumi, bet viņi beigās var palīdzēt izvairīties no lielām drošības problēmām kaut kādām, kad nav zināms, kad kāds kaut ko ir bijis, tur kaut ko darījis, un ka ir bijis kāds varbūt incidents noticis, un tad nav īsti skaidrs, kāpēc tas ir noticis. Jā, varbūt, lai iedot kontekstu tajā bildē, tad tas ir tā kā klientu uzgaidāmā telpā vai kaut kas tāds. Jā, šī gadījumā šis piemērs bija tāds, kad šis ir gaitenis, kur ir burtiski klienti, jebkurš nāk un uzgaidāmā telpā gaida savu vizīti pie speciālistiem, un vienkārši stūrī ir šīs iekārtas, kas nodrošina infrastruktūras darbību. Un viss ir vaļā un brīvi pieejams, un principā var pienākt, piespraust savas ierīces, kas var izraisīt traucējumus, radīt problēmas tīklā, arī zakt datus var, ja šādas ierīces var pielikt tīklā, jā, tā kā... Iespējas ļoti daudz. Iespējas ļoti daudz, jā. Jā, tas ir, teikt tā, no tā stāsta, ja mēs nedomāsim, nesargāsim paši sevi, tad mēs šādā veidā, teiksim, tā izaicinām. Protams, ka ienāks kāds cilvēks, kuram varbūt tā gadījies, ka būs somā kāda interesanta iekārta, viņš varētu viņu piespraust un tīri, kā es saku, pat sporta pēc, tas laikam tādā labākajā gadījumā, bet, ja kādam tiešām liela interesi par šo iestādi, tad, protams, tur arī var uz ko citu. Un varbūt es gribētu pieminēt, ka šis nav tāds vai ļoti unikāls gadījums. Tāds līdzīgs skats mēs redzam, ceļš, ja mēs skatāmies tā mazā vidējā biznesa segmentā ļoti bieži. Jā, diemžēl kaut kā, vai nav vietas, kur korekti to darīt, tad bieži vien tās ierīces tiek kaut kur uz grīdas saliktas, kur vien var, un īsti, nepadomā, kā korekti to salikt. Un bieži vien arī telpās varbūt nav infrastruktūra kaut kāda izbūvēta, un tad liek kā var.
Bet tās ir tās lietas, kurām noteikti ir jādomā, lai būtu droši un sakārtot tā infrastruktūras vide. Tad šeit būtu tad, vēl viens piemērs un ieteikums saistībā par tīklu un drošu darbības nepārtrauktību. Kā jau mēs zinām, mūsu bizness mūsdienās bez interneta ir grūti tā iedomājams, jo visa saziņa caur e-pastiem, mājaslapas sistēmas pārsvarā nodrošina internets, vai ne? Un, attiecīgi, ja viņa nav, tad tas darbs ir, ja ne gandrīz paralizēts, tad bieži vien tuvu tam. Un līdz ar to, ja arī skatoties no iepriekšējā piemēra, kur viss infrastruktūra ir pieejama un vaļā, tad, kur var kaut ko sabojāt tīši vai netīši, tad ir arī tehnika, kur vienkārši saplīs. Līdz ar to ir vienmēr jāpadomā kaut kādi rezerves varianti, lai jūs tas biznes neapstājās. Un tad mums tie ieteikumi būtu vienmēr tādi, kad vienmēr nodrošināt kaut kādas rezerves iekārtas. Jo ir divi varianti, kā vienmēr tas notiek. Vai jums ir profesionāls iekārtas, kur ir kaut kādas garantijas no ražotājiem, kur, piemēram, tur, ja iekārta vairs nestrādā, viņi nodrošina, 24 stundu laikā nomainīt šo iekārtu. Tad te ir variants, kur jums ir jāizvērtē, vai šīs 24 stundas jums ir pietiekoši vai nē. Jo bieži vien arī stundu ir daudz. Līdz ar to tad ir tas punkts, kur iespējams, ka varbūt pat ir vērts. Jā, varbūt tās ir liekas izmaksas, bet varbūt ir vērts nopirkt rezerves iekārtu un turēt viņu kā rezervi uzreiz, ja gadījumā kaut kas notiek. Jo tā matemātika visticamāk būtu ļoti vienkārša. Būtu jāsaprot tie zaudējumi apmēri, ja jūs nestrādātu 24 stundas, ja jūs netiktu pie savām sistēmām. Bet savukārt, ja jums būtu rezerves iekārtas, jūs samaksājat mazliet vairāk, jūs nopērkat, varbūt liekas jocīgi, es to iekārtu neizmantoju uzreiz un tagad. Taču, ja kaut kas notiek ar iekārtu, jums ir iespēja uzreiz risināt šo problēmu, negaidot. Un tas pats attiecās ar... Par tām iekārtām, šīs ir tās enterprise iekārtas. Ja šīs nav enterprise iekārtas, tad bieži vien ir jautājums, vai mēs tādu iekārtu vispār varam dabūt. Jā. Un mums ir bijuši gadījumi, ka tāda tieši tā iekārta, ja tas modelis, ja līdzīgs tas modelis ir jāgaida mēnesi. Labi, šobrīd laikam nav tik traka tā situācija, bet Covid laikā bija, ka tiešām nebija šī rezerve kaut kādās situācijās, un tad, principā bija jāpārkonkurē viss no sākuma. Tā kā tas 24 stundas teikt, tas tāds labais piemērs. Ja mums nav šāda līguma ar piegādātājiem, tad mēs īstenībā nezinām, cik ilgs ir tas laiks. Neviens mums īsti nav garantējis šo iekārtu vietā. Tā kā par to iekārtu noteikti jāpadomā. Jā, un arī, protams, būtu arī vērts, šo iekārtu, ja viņi ir kā rezerves iekārtu, viņi dublēt jau ar esošo iekārtu, kas strādā, attiecīgi nokopēt tās konfigurāciju, lai viņi jau ir gatavi. Nevis tajā brīdī sāk domāt, kas tur īsti bija. Tas pats attiecās arī ne tikai uz iekārtu, bet arī fiziski pieslēgumiem. Internets kā tāds. Provideri mums Latvijā ir daudz un dažādi, tur tētis, bita un tā tālāk. Mazums viss kaut kas var notikt, gan remonta darbi, gan arī kaut kādas infrastruktūras problēmas pašām tām kompānijām. Arī līdz ar to, ja tas internets ir
būtiski dzīsli jūsu biznesā. Vienmēr vajadzētu arī aizdomāties, kas notiks, ja tam internetu devējiem kaut kas arī notiks. Līdz ar to būtu arī, protams, vēlams izskatīt variants par rezerves līnijām, iz rezerves internetu pieslēgumiem. Tur ir vienmēr divi scenāriji. Pirmais scenārijs, kad ir, teiksim, kaut kādi nodalīti tīkli no galvenā internetu devēja, un otrs tīkls, kā rezerves, teiksim, pēc iespējām. Dažos gadījumos tas var būt 5G tīkls mobilais, kurš kā rezerves variants vienkārši kalpotu kaut kādam mazam brīdim, kā aizstājējs. Un savukārt, tad tur ir jādomā, kā to, protams, visu sakonfigurēt un saslēgt, lai viņš automātiski jums pārslēdzās. Tādēļ, lai neapgrūtinātu bieži vien to pašu lietotāju, mēs cenšamies ieteikt tomēr, ka to atbildību mēs nodalām uz paša interneta devēja. Manuprāt, tas būtu visvienkāršākais un ērtākais veids tieši jums, jo domāt, kā un konfigurēt, kā šīs lietas tagad pārslēgt automātiski pie kaut kādām incidentiem, tas būs sarežģīti, un arī tas prasa laiku testēt ik pa laikam šīs lietas. Tādēļ, tas ieteikums būtu, ja jūs esat domājuši vai domājat par rezerves līniju ieviešanu, savu infrastruktūru neapgrūtiniet, neaudzējiet lielāku, jautājiet savam internetu šo te pakalpojumu, daudz to arī nodrošina, un attiecīgi tā pārslēgšanās ir konkrēti jūsu līnija beidz strādāt kaut kādu iemeslu pēc, pats internetu devējs jau savā pusē automātiski pārslēdzās uz citu līniju. Tas, protams, ir atsevišķs pakalpojums, atsevišķa samaksa, bet toties jūs neaudzēsiet savu infrastruktūru lieki, un nebūs arī lieki jādomā, kā to uzraudzīt un apstrādāt. Jā. Un vienīgais tāds vēl pēdējais ieteikums, ja jūs esat domājuši par dubulto līniju biznesā priekš interneta, tad bieži vien nereti ir bijuši tādi piemēri, ka tā kā klients zvana tam savam internetu devējiem un saka, man vajag otru līniju, lai nodrošinātu, ja man kaut kas notiek ar to pirmo līniju, tad otrā ieslēdzas. Un internetu devējs saka, jā, viss būs labi, nopērk to pakalpojumu, bet kaut kā aizmirst, gan tas pasūtītājs, gan tas devējs paskatīties, vai tā otras pieslēgums gadījumā vienkārši neatrodās uz viena fiziska vada. Tas ir, un tad, kad notiek mums vienmēr bieži vien vasaros liela remontdarbi centros, un kāds netīšām pāroja kādu optikas galveno dzīslu, tad tas pieslēgums otrs jums neko nepalīdzēs, jo jums īstenībā, ir divi pieslēgumi, bet šie divi pieslēgumi īstenībā šim te interneta devējam, pārdevējam īstenībā iet caur vienu vādu. Viņš viņu ir sadalījis pa vairākiem pieslēgumiem, bet fiziski dzīvē viņš atrodas vienā vadā. Tādēļ vienmēr, kad jūs domājat par drošu dubulto līniju, ir jāuzsver un jāpārbauda, vai šī te otra līnija neatrodas fiziski vienā lokācijā, tā teikt. Tad jābūt divām dažādām nodalītām, vai tas ir divi dažādi nodalīti vadi, vai optika, vai tas būtu mobilais tīkls. Es varbūt pieminēšu, tas tie ieteikumu vispār mūsu šīta prezentācija, tad vēlreiz balstīt uz tiem ministra kabeļu noteikumiem, kas šobrīd vēl projām projektā, bet es esmu minējuši, ka drīzāk tās būtiskas atšķirības nebūs, un tā darbības nepārtrauktības plāns noteikti arī ir viena no šīm te prasībām. Ja mēs skatāmies uz šo nepārtrauktības plānu, tad tīkls, protams, ir kā viena sastāvdaļa no šī te visa plāna. Mums noteikti ir jādomā, jāiekļauj šajā plānā arī citas būtiskas lietas. Noteikti jums ir kāda ražošanas sistēma vai
vai kāda cita svarīga sistēma, jums jādomā arī teiksim, no tās perspektīvas, bet tīkls, protams, bieži vien tam visam ir pamatā un arī tīkla šī nepārtrautība ir jāizplāno. Un arī Kulds minēja, ka ne tikai jāizplāno un jāievieš, bet arī šī regulārā testēšana, kurā ik pa laikam teiksim, tā inscenē šos kaut kādu darbības pārtraukumu un tad testējam, kā tad cilvēki reaģē, vai cilvēkam būtu jārēģē, kā viņi reaģē, cik ātri un vai šie mūsu biznesā noteiktie termiņi, cik ilgi mums ir jāatjauno šī darbība, vai viņas ir iespējams vispār ievērot. Jo bieži vien jau plāns uz papīra varbūt ir labs, un tur tie termiņi mums ir, kā saka, biznesam pieņemam, bet reālā dzīvē, kad mēs testējam, tad mēs redzam kaut ko citu. Ok, par nepārtrauktību tīklam pagaidām laikam viss, iesim tālāk par konfigurāciju. Jā, ejam tālāk. Attiecīgi tad tīkls, protams, sastāvēs no vairākām ierīcēm, kas nodrošinās tā darbību. Tie ir rūteri, ugunsmūri, komunikatori vai switchi, kā viņš to sauc angliski, un tas viss ir kaut kādā mērā jāuztur un jāsako līdzi. Vienmēr jāprūpējās, kad ir kaut kādi regulāri atjauninājumi šīm ierīcēm, jo visu laiku viss mainās un tiek atrasti dažādi ievainojumi kaut kādām šīm ierīcēm, un ražotāji arī rūpējās šos ievainojumus labot. Un līdz ar to tad ir vienmēr jāparūpējās, ka šīm visām ierīcēm ir jaunākie atjauninājumi. Tas nav jautājums par to, ka jūs varat pārbaudīt reizi gadā vai reizi pusgadā, vai pat es teiktu reizi 2 mēnešos šo ierīču atjauninājumu pieejamību. Tas ir jādara ļoti regulāri. Kā minimums es teiktu reizi nedēļā vai atsevišķos citos gadījumos tas būtu regulāri katru dienu jādara, ja ir sarežģīti un īpaši svarīga infrastruktūra. Bet noteikti ir jāprūpējās tad par ierīču konfigurācijas kopijām. Tās ir 2 veidi, kā mēs to varam darīt, ja mums nav enterprise tipa ierīces, tad tas mums droši vien būs jādara manuāli. Katrai ierīcei ir jātaisa atsevišķa kopija par tās konfigurāciju. Vai ir otrs variants, to dara centralizēti, kur ir kaut kāds viens, teiksim, ugunsmūrs, kur ir pārredzams visa tīkla struktūra un tās ierīces, un caur vienu ierīci, ko centralizēti mēs spējam izplatīt atjauninājumus, kā arī veikt rezervu konfigurācijas kopijas. Un arī bieži vien liekas, kad ir jāparūpējās tikai par galveno rūteri vai teiksim, galveno ugunsmūri, bet noteikti nedrīkst aizmirst arī par atjauninājumiem Wi-Fi raidītājiem vai access pointiem tā saucamajiem un arī komunikatoriem. Šīm arī ierīcēm visām ir drošības ielāpi, drošības atjauninājumi, un par šīm ierīcēm arī ir jāuztraucās un jāpārskata šie atjauninājumi. Un tas ieteikums vienmēr būtu šos konfigurācijas kopijas gadījumā, ja kaut kāda iekārta vairs nestrādā, lai neapstātos jums uz ilgu laiku darbība, tad šīs iekārtu konfigurācijas rezervu kopijas ieteicams būtu veikt katru reizi, tiklīdz jūs veicat arī šos atjauninājumus. Jo no pieredzes varam teikt, ka nevienmēr visi ražotāji pareizi sataisa savus atjauninājumus, vai bieži vien ir tā, ka viņi arī sliktāk pēc tam strādā. Tad ir ļoti būtiski
pirms veicam šos te atjaunājumus, izveidot rezerves kopiju, jo ir bijuši vairāki gadījumi, kad it kā oficiāls ražotājs izdod savu atjaunājumu ierīcē, kuru tiek uzlikta vai uzinstalēta, un šī ierīce vienkārši vairāk nestrādā. Un viss, un tur vairs neko nevar darīt, viņi ir vienkārši jālabo, un ir ļoti labi, kad ir veikta šīs ierīces, tas saucamais, tas rezerves kopija veikta, un jūs varat viņu ērti un ātri atjaunot darbībā. Un jums nav jādomā, kā viņu pārkonfigurēt pēc tam atkal. Tā kā tas būtu par tīkla kopijām ieteikumu. Jā, es varbūt ātri pateiktu, tas nenozīmē, ka nevajadzētu likt atjauninājumus. Tas procents arī pie šiem gadījumiem nav tā, ka 50% atjauninājumu nogrājot. Galvenais mērķis ir obligāti atjauninājums. Jā. Tā, lai mēs esam uz viena viļņa. Jā. Bet, tad kaut kāds procents risks, protams, tur ir, un tie atjauninājumi iespējams, ka nopačo kaut kādu drošības caurumu, bet ir kaut kāda cita ietekme attiecīgi uz reālo darbību. Tā kā noteikti tās konfigurāciju kopijas ir jāveic, lai mēs vienkārši pēc iespējas ātrāk varam atjaunot, nezinu, vai tas ir Wi-Fi darbība, vai paša firewall darbība, vai kaut kāda galvenā switch darbība. Tad drošs pieslēgums tīklam. Varbūt daudzi zina, varbūt nē, bet ir jauns Wi-Fi drošības protokols, kas saucās WPA3. Viņš ar šo WPA3 mūs iepazīstināja jau 2018. gadā. Tas aizstāja līdzšinējo standarta WPA2 protokolu. Bet tā dzīvē, tā aktīvi šis te protokols un ierīcēs un ražotāji viņu sāk ieviest jau pēdējos 3 gadus aktīvi, un iespējams daudz jau par to zina, daudz vēl par to nezina, bet noteikti drošam pieslēgumam ieteicams būtu nākotnē pārskatīt savas bezvadu tīkla ierīces šī brīža. Ja jūs gribat uzlabot savu tīklu drošību, mēs ieteiktu izvēlēties ierīces, kas jau nodrošina šo jauno Wi-Fi protokolu WPA3, kas būs attiecīgi jaunais standarts. Šis protokols atšķirās ar to, kad viņai būtiski lielāka drošība tīklā saistībā ar iepriekšējo protokolu. Attiecīgi viņam ir datu plūsmas šifrēšana sarežģītāka, kas attiecīgi apgrūtina tā uzlaušanu, kā arī tā saucamie uzbrukumi, angliski viņus sauc par brute force, latviski tā ir grūti tagad. Labāk netulkot varbūt, bet šis protokols pasargā no brute force uzbrukumiem, respektīvi iepriekšējā protokolā Wi-Fi tīklam varēja konstanti mērķēt un izzināt un mēģināt ielausties tīklā konstanti visu laiku bez apstājas. Šis protokols nodrošina to, ka viņš to saprot un ka tāds notiek un viņš to neutralizē. Respektīvi neatļauj. Un tas brute force paņēmies attiecīgi, tad cerams, ka pagaidām kādu laiku vēl nestrādās uz šī jauno protokolu. Kā mēs zinām, vienmēr katru reizi, kad ir kaut kāda jauna tehnoloģija, kādam gribās izdomāt, kā to apiet, bet šis ir jaunais drošības standarts, kuru mēs ieteiktu lietot un attiecīgi pārskatīt savas esošās ierīces. Vai tās to atbalsta, jo iespējams ir kaut kādas ierīces, kuras varbūt jums ir nopirkts kādu laiku jau atpakaļ, bet ražotājs ar saviem atjauninājumiem attiecīgi var spēt nodrošināt, ka šī opcija jums jūsu ierīcēs parādās, pat ja iepriekš viņa nav bijusi. Savukārt, ja tomēr tā ierīce tik veca, ka tie atjauninājumi arī vairs nav pieejami un šādu funkciju neatbalsta,
tad droši vien būtu vērts pārskatīt tuvākajā nākotnē un iegādāties jaunākas ierīces, kas šādu protokolu nodrošina, lai pasargātu jūsu tīklu no ārējām ietekmēm. Kas mums būtu, neskatoties uz to, vēl jādara tāds vienkārši, bet efektīvs veids. Droši vien nedrīkst aizmirst, ja mēs runājam Wi-Fi kontekstā, noteikti regulāri mainīt paroles šim te Wi-Fi-am. Droši vien ir vairāki gadījumi, kad uzstāda šo te Wi-Fi paroli vienu reizi, un tad kad pajautā, kad pēdējā reizi viņi mainīja, tad visticamāk viņi mainīja kaut kad pirms 10 gadiem varbūt. Bet patiesībā šī 10 gadu laikā iespējams ir nomainījušies desmitiem darbinieku. Varbūt kāds pat ir uzzinājis un piefiksējis šo paroli un principā būtu jāmaina, ja mēs runājam, pieņemsim, par tādu tiešām drošu tīklu. Tad tā parole, lai neviens viņu neizplatītu un nezinātu tālāk un nesankcionētu, neierastos jūsu tīklā, tā teikt, principā būtu jāmaina katru reizi, kad ir kaut kādas izmaiņas, tā teikt, cilvēkos. Piemēram, darbinieks aiziet prom no jūsu kompānijas, un viņam bijusi piekļuve vai zināšanas šai parolei, principā tā parole būtu jāmaina. Bet, protams, bieži vien tas būtu apgrūtinājums citiem darbiniekiem, bet, ja nevēlās šādus apgrūtinājumus, tad ir sistēma, ko sauc par radius. Šī sistēma darbojās tādā veidā, ka nav tā tipiskā Wi-Fi parole jums, kas pieņems varbūt ir mājā vai kādā uzņēmumā. Bet šī sistēma sasaistās ar tā saucamo aktīvās direktorijas lietotājiem. Tiklīdz šis konts no jūsu sistēmas tiek izdzēsts, viņam arī vairs nav piekļuve jūsu tīklam. Tādējādi nodrošinot to, ka katru reizi jums nav jāmaina Wi-Fi parole, jo Wi-Fi parole īsti kā tāda nav. Viņa autorizējās ar šī darbinieka aktīvās direktorijas lietotāja kontu. Bet, ja mēs tomēr lietojam tad paroli Wi-Fi-am, tad tās minimālās lietas, ko var ieteikt, tās absolūti minimālās ir regulāra paroļu maiņa. Tas var būt pēc jūsu ieskatiem reizi mēnesī, reizi 2 mēnešos, reizi pusgadā, bet viennozīmīgi reizi gadā vai 2 reizes pusgadā tas būtu kā minimums ieteicams, un noteiktām parolēm jābūt pārdomātām drošām. Attiecīgi vismaz 8 simboli vai vairāk, jo vairāk jau labāk. Var arī kādu dzējoli iestatīt kā paroli, bet katrā ziņā viennozīmīgi jābūt kaut kādiem drošības standartiem mūsdienu, tad paroļu garumam, dažādībai, tad simboli, cipari un tā tālāk. Jā. Tas labi, viss kārtībā. Par tiem iesatījumiem, kas ir, teiksim, jauni iekārti, saucamie defaultie, ja noklusējumi iesatījumi, varbūt arī var pastāstīt. Jā, tātad, protams, būtu arī jāpārskata, tā, kad mēs nopērkam kaut kādas ierīces, bieži vien ražotāji Nesauksim ražotājs vārdā, bet bieži vien, nebija arī plāns, vienkārši bieži vien ražotāji saliek dažādas lietas, kas īstenībā jums varbūt nav vajadzīgas, kas nodrošina kaut kādu ērtumu, bet nedrošumu, jo drošība un ērtums nekad neies vienlīdzības zīmē. Ja jūs gribēsiet dzīvot drošāk, jums būs arvien neērtāk un otrādi. Attiecīgi, daži ražotāji, pieņemsim,
nodrošina savām ierīcēm dažādas piekļuvas veidus, vairākas piekļuvas veidus, vai, piemēram, tas ir caur mājaslapa vai caur savu kaut kādu ražoto programmatūru, vai, piemēram, caur kaut kādu fizisku pogu uz iekārtas, kur tu vari pēc tam piekļūt šai iekārtai un tā tālāk. Un būtu noteikti jāpārskata, vai visas šīs funkcionalitātes šajās ierīcēs jums patiesībā ir vajadzīgas. Un jo mazāk funkcionalitātes jums būs piekļuvēm šai ierīcei, jo tas būs arī jums drošāk. Jo mazāk veidu, kā piekļūt kaut kam, kas ir jūsu, jo tas ir labāk. Jo bieži vien dažādiem ražotājiem ir ieslēgti visādi, pieņemsim, tur porti, kas tiek atļauti, ar kuriem tiek piekļūt, it kā, lai vieglāk atvieglotu tam lietotājiem šo ierīci pārvaldīt, bet, ja mēs skatāmies no tāda drošība aspekta, tas īsti jums nav vajadzīgs un to vajadzētu pārvaldīt gudri. Tā teikt, netik daudz domāju par to ērtumu. Lūk, un jā, tas būtu īsumā par drošu pieslēgšanos tīklam. Vēl viens noteikti tāds dzīves piemērs, noteikti nevajadzētu izmantot šos te kaut kādus brīvos tīklus, kuru nav nekādas pieejas un paralas. Ja jūs gadījumā aizbraucat ceļojumos ar savām darba ierīcēm un nevēlaties, lai jūsu darba ierīces tiek kompromitētas, viennozīmīgi nekādā gadījumā neizmantojiet brīvos tīklus, jo nekad mēs nezinām, kas tur apakšā ir patiesībā. Ja tāds drošākais un labākais variants ieteikums būtu lietot mobilo hotspotu, mobilo internetu, vai arī izmantot, ja jums ir darbā tāda iespēja nodrošināt, tad izmantot, kad jūs esat pieslēgušies kādam nepazīstamam tīklam, izmantot VPN pieslēgumu. VPN pieslēgums nodrošinās to, ka jūsu darbības datorā, kas būs saistīts ar internetu, viņas būs kriptētas un attiecīgi pasargās jūs no kaut kādiem incidentiem. Bet par to mēs runāsim drusku vēlāk. Varbūt pēdējā lieta, ko tu pievienot vēl saistībā ar radiusu, ērtība, dzīvot bez šīs Wi-Fi paralas, tas nozīmē, ka šis radius tur ir nepieciešama kaut kāda neliela servera infrastruktūra, ko var, jums jau ir serveri kaut kāda infrastruktūra jūsu data centrā vai jūsu birojā, tad gan jau tā nav liela problēma, protams, to var arī veidot mākonī. Mums ir arī klienti, kas to ir izveido, kur mēs esam to izveidojuši, un tas strādā arī diezgan labi. Tā kā jā, bet tas ir jāņem vērā, ka šis radius prasa kaut kādu papildus nelielu infrastruktūru. Nav viņa tā varbūt liela, sarežģīta, bet tā viņa ir. Jā. Dodamies uz priekšu, laiks mums ir tik, cik mums ir. Īstenībā par auditācijas pierakstiem par šiem žurnāla failiem mums būs noteikti arī atsevišķs webinārs šajā gadā līdz oktobrim. Bet, īsumā, tad, jā, protams, mums ir atkal kaut kādas šīs sistēmas, ne sistēma, bet risinājumi, kuri glabā šo žurnāla failus pie sevis uz iekārtas kaut kādu īsu laiku. Kā kura iekārta visdrīzāk to var iestatīt, bet visbiežāk tas nav pietiekoši. Ja mēs runājam par kiberdrošības regulu, tad tie ir vismaz 18 mēneši, tas, ko kiberdrošības likums atvainojas, 18 mēneši, kas tur tiek prasīti, ja tādu periodu visdrīzāk nevarēs nodrošināt visdrīzāk neviena iekārta. Attiecīgi, jā, tad ir vajadzīga kaut kāda sistēma priekš šo logu ievākšanas, glabāšanas. Ko mums tas dod, šī logu glabāšana, šīs SIEM sistēmas? Pirmām kārtām, tad ja mēs par to varam, ja mums notiek kaut kāds uzbrukums vai incidents, tad mēs par to uzzinām, principā, gandrīz vai uzreiz.
Bieži vien, ja nav šādas sistēmas, tad par to, ka mums ir noticis šāds incidents, mēs uzzinām pēc vairākām dienām, ja ne pat mēnešiem, vai citreiz pat gada un vairāk, ka šāds notikums ir bijis. Protams, arī, ja mēs runājam tieši par Sentinel, tad arī Sentinel ir iespēja un ir gatavi šie te automatizēti reaģēšanas scenāriji. Tad, piemēram, ja kaut kādas aizdomīgas darbības notiek tīklā ar kādu konkrētu iekārtu, tad automatizēti varam šo te pieslēgumu atvienot vai šo te kontu deaktivizēt vispār, piemēram, arī no pārējām sistēmām, piemēram, Microsoft 365 vai e-pasta vai dokumenti vai file serveri un tam līdzīgi. Un pēdējais, protams, arī šai te analīzē, tad principā, atkal būs ļoti grūti, jo īpaši, ja mēs saprotam, ka tas incidents ir bijis pirms vairākiem mēnešiem, pirms gada, būs ļoti grūti saprast, kas tad tur īsti notika, kuri darbinieki vai kuras iekārtas tika, teiksim, kompromitētas vai kuri konti tika kompromitēti un, attiecīgi, kādas darbības tad ir jāveic, jo vairāk informācijas mums ir, jo īstenībā ātrāk mēs varam reaģēt un arī labāk un kvalitīvāk, un nepalaist varbūt kaut ko garām. Protams, ka pierakstu failu, šo auditācijas failu analīze ir būtiski analizēt ne tikai tīkla pieejamo informāciju, bet arī no citām sistēmām. Ja mēs runājam par šīm te enterprise risinājumiem, piemēram, tur nezinu, Fortinet vai Cisco un citiem, tad ar Sentinel tur jau ir gatavi šie te savienojumi, konektori, gatavas arī, teiksim, veidi, kā viņus analizēt, arī šīs automatizācijas, tos labumus mēs varam sākt iegūt jau diezgan ātri, un tur nav nepieciešama ļoti ilga un gara kaut kāda ieviešana. Bet kā es jau minēju par pierakstu failu, auditācijas failiem mēs runāsim un to analīzi runāsim nākamajos webināros, tā kā noteikti sekojiet līdzi. Mm-hmm. Jā, un drošs tīkls noteikti nevar pastāvēt bez segmentācijas. Droši vien daudziem uzņēmumiem ir tīkls, kur viss ir saslēgts kopā, ir kaut kāda parola vai vats, kur visas iekārtas, ieskaitot printerus, kameras, varbūt dažiem ir novērošanas, tur datori, serveri, viss strādā uz kaut kādas vienas ierīces, kur visa informācija sastopās šajā te ugunsmūrī. Un bieži vien mūsdienās aizmirst par to segmentāciju un cik īstenībā tā ir būtiska, jo tīkla segmentācija nodrošinātu to, ka viss jūsu tīkls ir joprojām pāraudzāms un regulējams no vienas iekārtas un tā tālāk un vienā infrastruktūrā, bet viņš ir sadalīts un nodalīts starp kaut kādām infrastruktūras daļām, piemēram, darbinieku dati. Ja mums tur jāiedomājās, kā tas īsti izskatītos dzīvē, tad iedomājieties, ka jums ir, piemēram, tātad iedomājieties, jums ir pieņemsim 4 istabas, nevis viena liela istaba kopā, kur pieņemsim visi darbinieki sēž, bet pieņemsim 4 istabas, katrai savas durvis, un šajās 4 istabās kontrolēti var iekļūt tikai autorizēti darbinieki. Nevis, pieņemsim, iedomājieties, jums ir viena liela istaba, kuru katrs staigā, kur grib, pienāk pie katra, kur grib, un dara, ko katrs grib. Līdz ar to šajā gadījumā tīkla segmentācija būtu kā, piemēram, 4 istabas, kur iekārtas sazinās viens ar otru pāraudzāmā un kontrolētā vidē. Un būtu ieteicams viennozīmīgi tīklu segmentēt, viennozīmīgi nodalot ciemiņu tīklu no galvenā tīkla. Tam nevajadzētu būt vienā
kastītē kopā saliktam, tad attiecīgi darbinieku datoriem būtu atsevišķa tīkla segmentācija, salīdzinoši ar, pieņemsim, kaut kādām video novērošanas sistēmām, serveriem būtu jābūt atsevišķā segmentācijā. Jo tas viss nodrošinātu to, ka tas tīkls jums ir drošāk tādā aspektā, ja kāda ierīce būtu kompromitēta, viņa šo jaunu programmatūru neizplatītu tālāk uz citiem segmentiem. Viņa varbūt apvērtu to savu lauciņu, pieņemsim kameras, pieņemsim, ja tiktu inficēts vai pieeja kamerām, tiktu kaut kādā mērā atlausta, tad tas saucamais uzbrucējs tur arī paliks pie tā. Atšķirībā no tā, ja jums būtu viss tīkls vienā segmentā. Līdz ar to noteikti tas ieteikums būtu uzņēmumos arvien vairāk domāt tieši par tos tīkla segmentāciju. Īpaši nodalot Wi-Fi no iekšējā tīkla un dažādus serverus. Jā, arī par VPN jau Uldis nedaudz pieminēja. Ja mēs runājam par šo te ministrs kabineta noteikumu prasībām, tur arī mums ir pieminēts, ka tie darbinieki, kas strādā ārpus biroja, iekšējā tīkla, principā vienalga, vai tas ir no mājām, vai tās ir kaut kur kaut kādas kafēnīcas vai viesnīcas vai kādas citas fiziskas vietas, tad, protams, to tīklu nav iespējams kontrolēt. Tieši tādēļ arī tas ieteikums ir izmantot VPN risinājumus. Daudz no šiem te enterprise līmeņa risinājumiem jau piedāvā iebūvēt šos VPN risinājumus. Mēs varam piedāvāt darbiniekiem izmantot tos. Vakardien īstenībā diskutējot arī par prezentāciju ar Uldu, mēs runājam, ka tā labā praksa, protams, būtu nevis paļauties uz to, ka darbinieks pats to atcerēsies vai teiksim, tādu labu lēmumu pieņems, jo tā ikdienas ātrums un darba pienākumi viņiem ir gana daudz par ko domāt, tādēļ tehniski būtu labāk ierobežot, ka no šīs darba iekārtas mēs vienkārši nevaram izmantot kaut kādus citus tīklus, ja mums nav šis VPN ieslēgts. Un tad tādā veidā mēs varam nodrošināt šo savienojumu drošu. Bet tā, kā es teicu, arī viena no prasībām, un tad viens ir šī enterprise līmeņa risinājums, ugunsmūrī, mums ir šis VPNs. Ja šis te ugunsmūris, teiksim, ir daudz tāda darbinieki, kas strādā attālināti, tad, protams, šim ugunsmūrim vienā brīdī var tik sasniegt tā maksimālā kapacitāte, cik kādu šo slodzi viņš var izturēt. Un tad, protams, jāstāsta kaut kādi citi, varbūt risinājumi. Mēs atkal runājam par to pašu Fortinet, arī Fortinet ir trešo pušu, Fortinet ir šie VPN risinājumi, kur iet necaur jūsu ugunsmūri, bet ir arī daudz citi ražotāji, ja tas ir kaut kas aktuāls tieši jums, varam arī to paskatīties. Bet skaidrs, ka darbs no mājām, ja darbs ārpus birojā ir lieta, kas pastāv. Un viena lieta, protams, ir šis te tīkls. Otra lieta ir arī iekārtas, no kurām mēs strādājam. Ja? Tā kā bieži vien arī, cik mūsu klientu lokā ir darbinieki, kas no mājām arī strādā no savām privātajām iekārtām. Un tad, protams, arī jautājums, cik ļoti mēs kontrolējam šo vidi, vai cik daudz mēs ļaujam darbiniekam lejupielādēt datus uz sava datora, vai tie dati ir šifrēti un tā tālāk. Bet, protams, ja mēs runājam par darba iekārtām, tad arī tur mums ir jāparūpējās par to, lai šīs fiziskās iekārtas būtu šifrētas. Tas ir tas arī, ko ministrs kabineta noteikumos, kas ir arī pieminēts vairāk kārtīgi, datiem ir jābūt šifrēšanai, jāizmanto principā visur, datu glabāšanai, ierīcēm, komunikācijai, datu pārsūtīšanai, attiecīgi, ja mēs runājam par Microsoft 365 šo pakotni, par aplikācijām, kas mums tur ir iekļautas, piemēram, tas pats Microsoft Teams,
tad šī saziņa komunikācija jau pēc noklusējuma ir šifrēta. Un to nevar teikt, nav iespējams pārstāvēt, bet viņi ir sarežģīti, teiksim, noklausīties. Katram risinājumam ir vienkārši jāizskata, cik daudz, tad kādas ir tās iespējas, vai ir šīs iespējas, ko jūs izmantojat. Katrā ziņā komunikācija ir jābūt arī šifrētājiem, tas ir jānodrošina. Un es pat teiktu, ka tas atkal atgādināšu, protams, liela daļa, kas šodien ir pieslēgušies, drīzāk uz jums divi attiecās, šī jums ir aktuāla tēma, bet ir kāds arī, uz kuru varbūt tiešā veidā neatiecās. Es teiktu, ka šī datu šifrēšana, ierīču šifrēšana un šifrēta komunikācija, tas nav nekāda ļoti pārspīlēta prasība noteikti. Nē, tas ir mūsdienu, es teiktu, tāds standarts, un tam vienkārši ir jābūt pat, uz jums neatiecās šis konkrētais likums. Lūk, atgādinu, ka droši varat uzdot arī jautājumus. Es redzu, ka mums daži jautājumi jau ir, un uz tiem arī centīsimies tad atbildēt. Ja neesat vēl uzdevuši savu jautājumu, tad droši varat uzdot. Pirmais jautājums bija tātad, Primēr veids klienta apkalpošanu tīkla paralēli nomainīt pats klients, vienkārši to var izdarīt tikai Primēr starpniecību. Anonīms klients uzreiz tā nevarēšu atbildēt. Mums klientiem ir dažādi veidi pakalpojumi. Pārsvarā mēs gan to organizējam, ka Primēr veids šīs paralēlas nomaiņu. Bet, kā es teicu, ir dažādi pakalpojumi. Iespējams, ka šeit arī var vienoties par kaut ko citu. Tā kā noteikti mūsu klienti sazināties ar savu klientu vadītāju, un mēs varam šo sīkāk arī izrunāt. Kā jūs ieteikt, vai virtualizācijas pārvaldības rīkiem, piemēram, VMware, vCenter var izmantot publisko IP adresi vai labāk privāto? Virtualizācijas pārvaldības rīkiem, respektīvi vCenter, izmantot publisko vai privāto? Labāk jau būtu izmantot privāto, caur kuru tu attiecīgi vari pieslēgties vai nu atkal ar to pašu drošo VPN, vai arī būt tajā pašā tīklā iekšā. Tur publisks ir publisks, vai ne? Tur tad attiecīgi ir iespējas kaut ko uzreiz darīt. Savukārt, ja viņš ir paslēpts aiz jau mūsu ugunsmūriem, un attiecīgi mēs varam kontrolēt pieslēgumus vai nu caur VPN vai ar citiem blogu iespējām, tad drošāk būtu izmantot nepublisku adresi. Ja tas ir iespējams. Jā. Un, ja mēs skatāmies, tad vienkārši cenšamies mazināt to risku un kā es saku, ļoti līdzīgi kā ar to pirmo bildi, kas mums bija, kur tā kaste ir atvērta, publiski pieejama, tad tur uzreiz jau ir kaut kādas iespējas kaut ko darīt, un mēs to nogriežam saknē. Jā. Vēl publiskā pieeja, protams, var arī, kā mēs tur skatāmies, kā mēs konfigurējam, kādās līmeņos, var arī, protams, kaut kādas konkrētas lokācijas tikai vienīgi atļaut. Arī tā tas ir, ja. Bet it depends. Kas ir arī vajadzīgs, iespējams. Kas ir vajadzīgs, jā. Var, dažādi veidi, bet, es droši vien domāju, ka tas VPN pieslēgums būtu labāks variants, manuprāt. Bet, tas ir atkarīgs no tā, ko grib panākt. Jā. Ok, un vēl viens jautājums mums bija saistīts ar, pieņemot, ka viss ir atbilstoši ieteikumiem numur 2, bet kāds veids DDoS uzbrukuma abiem interneta pieslēgumiem uzņēmuma darbība būs paralizēta. Tad tas bija laikam otrais punkts mums bija, aiziet ātri paskatīties, es neatrodu no galas. Par rezerves internetu pieslēgumu. Ok, tas bija par rezerves internetu pieslēgumu, DDoS uzbrukumu. Jāstāsta, protams, tos DDoS uzbrukumus ir kaut kādi šie arī ugunsmūri, kas spēj uz viņiem reaģēt.
Protams, tas tur prasa kaut kādas papildus. Tad pirmkārt jābūt šeit enterprise risinājumam, un otrs tas prasa arī kaut kādas papildus, varbūt licences. Bet tas ir viens veids. No otrs, cik es zinu, arī ir tādi arī pakalpojumi šiem pašiem ISP, kas šos DDoS uzbrukumus tā kā arī savā pusē tā kā izķer un reaģē. Bet tas arī ir tāds ekstrēms gadījums. Ja jums ir kā lielam aizdoms vai jūsu infrastruktūra ir tā saucamajā sarkanajā zonā, kur ir iespējams šāda rīcība, tad, lai arī cik būtu labas ierīces un sagatavotība, tur vienmēr ir jābūt apakšā resursam, cilvēka resursam, kurš ir atbildīgs par tīkla sistēmu un tā pāraudzību, kuram arī ir attiecīgi zināšanas, lai novērstu un lai pamanītu un novērstu šos te uzbrukumus. Tas tikai DDoS gadījumā tikai ar kaut kādām enterprise ierīcēm, manuprāt, ja mēs runājam tādā apmērā, tad īsti nepietiks. Tur jābūt arī cilvēku resursu un zināšanu resursam apakšā, ja tas tiešām ir aktuāli. Ļoti labi. Es zinu arī, ka tie DDoS uzbrukumi, viņus vienā no citiem webināriem esmu apkopojis arī īstenībā izmaksas no Dark Webā ir pieejams arī, cik tas reāli maksā. Nemaldos pagājušajā gadā mēs skatījāmies, tie bija kaut $200, 8 stundu DDoS šis uzbrukums. Tā kā tīri praktiski tādu iespējams ir pasūtīt, es teiktu, par salīdzinoši nelielām izmaksām. Protams, tas ir nelegāli un to darīt nedrīkst. Tā kā, bet uz privāto tīklu noteikti arī var darīt. Pārsvarā jau tie uzbrukumi ir mērķēti tiekši, uz kādiem internetu veikaliem, uz kādiem portāliem, valsts portāliem un tam līdzīgi, kur tā ietekmē ir arī uz kaut kādiem konkrētiem, varbūt pēc tam tur cilvēkiem. Tā kā, vai konkurentu, tā arī ir dzirdēta scenārija. Bet, liels paldies par jūsu jautājumiem. Tā kā, ja ir vēl kādi jautājumi, droši varat publicēt. Ja negribat publicēt, noteikti varat sazināties ar mums arī atsevišķi, vai ar kādu no mums, vai arī sūtot vienkārši uz info@primn.lv. Atgādinu, arī, ka sekojot līdz mūsu jaunajiem webināriem, noteikti līdz vasarai mums būs vairākas tēmas, kuras vēl apskatīsim. Parasti līdz jāņem, pēc jāņem, tad mēs ieturam pauzi, un tad septembrī atkal atgriežamies ar jaunām tēmām. Ja jums ir vēl kādas tēmas, kuras vēlaties, lai mēs apskatām, droši arī iesūtat savas interesējošās tēmas. Citādāk iesim, gaidīsim tad Minuskabet noteikumu apstiprinājumu, cerams, ka tuvākajās nedēļās, un sāksim gatavoties jau šim likumam. Atgādinu, vēl nesen pavisam mums bija saruna ar vienu klientu, atgādinu, ka these divi neatiecās uz uzņēmumiem, kuriem ir zem 50 darbiniekiem vai zem 10 miljonu apgrozījumu. Ja kāds no šiem izpildās, tad uz jums, protams, attiecās, jūs esat attiecīgajā nozarē. Bet ja rodās kaut kādi, jautājumi vai nesat īsti pārliecināti, varat droši arī sazināties mums. Paldies par jūsu laiku. Ceru, ka jums bija interesanti un bija noderīgi. Paldies Uldim un tiekamies nākamajos pasākumos. Paldies! Vislabāk!